Tātad šodien esmu atbraukusi uz Jelgavas zirgu klīniku, un Kate mums šodien varēs parādīt, kas tad mums šeit ir. Sveiki, mazliet iepazīstināšu ar sevi. Mani sauc Kate Briņķe. Es esmu Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes zirgu klīnikas veterinārārste, un arī esmu veterinārārste uzņēmumā Ekusanima. Tad šodien mēs atrodamies Jelgavā, zirgu klīnikā, tad iesim iekšā aplūkot, kā tur izskatās. Cik gadus ir jau šī klīnika vispār? Oficiāli tieši šī daļa, ja nebaldos, ir no 2013. gada. Pirms tam viņa bija daudz mazāka un mazliet citur lokalizēta. Bet jā, no 13. gada ir viņa šādā stāvoklī, kādu jūs viņu redzat. Mazliet atjaunotas kaut kas ir, bet palielam, jā, tāda viņa arī ir. Bet jūs uzņemat visus zirdziņus ar dažādām problēmām. Piemēram, ja man zirdziņam tagad pēkšņi kājas salūst, es varu jums zvanīt un jūs varat viņu uzņemt. Jā, tātad mēs pieņemam gan plānveida pierakstus zirgiem, kuriem nepieciešams vai diagnostika vai kādas plānveida manipulācijas, un, protams, arī neatliekamo palīdzību. Un cik jūs vispār varat klīnikā uzņemt zirgus? Mēs varam uzņemt kopumā 16 zirgus klīnikā. Kas ir tas galvenais, ar ko cilvēki parasti šeit vēršas, kas tādas lielākās problēmas parasti ir? Tādas primāras, tādas plānveida, ja runājam par plānveida diagnostiskajām lietām, tad numurvietas noteikti ir gastroskopijas, respiratorās diagnostikas, mutzdobuma izmeklēšanas, klibuma diagnostika. No tādām plānveida operācijām tās būs artroskopijas, laringoplastijas, tendinoskopijas. No neatliekamām operācijām, ja tieši par operācijām runājam, noteikti tās būs kolikas, vispār koliku gadījumi, brūces traumas, acis traumas, jā, šādas lietas. Un jūs arī pēc tam pastāstāt plānu, kā pēc tam par to zirdziņu vajadzēs rūpēties, izrakstat visu? Tātad, kad zirgs dodas uz mājām, kad viņš tiek izrakstīts, tad jā, mēs mutiski izstāstam saimniekam par to, kāds ārstēšanas plāns ir jāievēro mājās, par rekomendācijām, un arī rakstiskā formā vai uz vietas mēs iedodam vai nosūtam e-pastā izrakstu. Un, ja, piemēram, man kaut kas nav skaidrs, es varu pazvanīt kādam, jā, vēlreiz pārjautāt, ja es tur nesaprotu, jā, droši, kā rīkoties. Jā, vai uz klīnikas telefonu numuru, vai arī uz e-pastu savus neskaidros jautājumus droši var jautāt. Mums ir sadalīta klīnika, ir intensīvās terapijas stacionārs, tad šeit ir parastais stacionārs, kur atrodas zirgi, kuriem ir nepieciešama ārstēšana, bet viņu stāvoklis ir stabils. Tad jā, šeit ir boksi, jā, kur arī atrodas zirgi. Šeit ir arī šis ārstēšanas stacionārs. Arī šeit ir mazliet lielāki boksi, kas ir domāti ķēvēm ar kumeļiem, ja tad it sevišķi sezonas laikā. Un šeit mums atrodas 2 izolatori, kur tiek ievietot zirgi ar infekcijas slimību pazīmēm.